Mīļiem, šodien par saulītēm, saules stariem un UV. Tātad ir atsevišķi četras eļļas, kuras tad, kad mēs gribam izmantot uz ādas, mums ir labi zināt, ka šīm eļļām atsevišķajām ir sastāvā tādi furāno kumarīni, kuri tieši nonākot tiešā saskarē ar UV stariem var tad iekļūst dziļāk, radot tādu jutīgāku un arī var radīt hiperpigmentāciju, tad pastiprinātāku šo te jutību, ko mēs noteikti nevēlamies, tāpēc tas nenozīmē, ka neizmantojam eļļas, tas nozīmē to, ka mēs viņus noteikti šķēdam. Atsevišķām eļļām ir lielāka koncentrācija, tad atšķēdījums, jā, vai arī āda tev ir ļoti jutīga, tad labāk viņas izvairīties izmantošanai tieši uz ādas. To tu vari darīt, tu vari ieelpot, tu vari taisīt inhalācijas, jā, bet tas attiecās tieši uz izmantošanu uz ādas. Tāpēc, tad, kad mums ir saulainās dienas un arī vasarā, tad, kad UV indeks ir liels, pat arī mākoņainajās dienās, vai arī tu esi ceļojumā, atpūtā, siltajā zemēs, tad atceries par šo momentu. Lūk, vēl, lai tev atvieglotu šo atcerēšanos, tad es esmu sagatavojis tādu nelielu gīdu materiālu, tieši uzskaitot šīs eļļas un arī drošās devas, kādus tu vari izmantot. Tāpēc iekomentēsim šī rīla vārdu saule, un es tev ar prieku atsūtīšu šo sagatavoto materiālu, kā arī vēl, ja kādreiz tev par rokai nav materiāls, ko tu esi aizmirsus mājās, bet eļļas tev ir, un tu neatceries vai nezini, kuras var izmantot, un arī uzmanību ar maisījumiem, jo arī maisījumos var būt šīs eļļas, tad pārasti uz pudelītēm ražotājs norāda, vai ir jāievēro 12 stundu piesardzība, tad, kad tu esi šo eļļu uzklājusi uz ādas vai nē. Jo ir tādi maisījumi, kuros, piemēram, kā ir bergamoti, kuros ir rakstīts, kad ir šīs vielas izņemtas, ja, tad FCF būs iekamiņās uzrakstīts, ja, tad tu vari droši zināt, un parasti arī šīm eļļām tad nebūs šī piesardzība 12 stundu vai pat 24. Jāpiebilst, ka šeit ir noteikti atkarīgs arī, cik jutīga ir tava āda pati pa sevi, ja, tāpēc noteikti arī tādas individuālas lietas. Lūk, tā kā nebaidamies no etiskajām eļļām, izmantojam tās droši, zinām, un ja tev ir jautājumi par izmantošanu vai kā citādāk, tad droši raksti, un es atbildēšu, bet tikmēr lūdzu man sagatavotais materiāls.